ka cilvēks pasaulē nenāk tāpat vien, bet katram ir savu noteiktu misiju. Un mūsuprāt, Olafa Gultmeņa dzīves misija ir bijis nest vēstījumu mums. Jo gan viņa dzīves gājums, gan viņš kā personība, kā cilvēks ar vislielāko burtu, gan viņa darbi ir vistiešākais vēstījums tam, ka var vislielākās grūtības un sāpes pārvērst spēkā un spītā un izturēt. Ka var ziemas visaugstāko dienu sasildīt ar sirds dzirksti un aizdegt ugunskura ar to un sildīt visus. Un tas, kad šis vēstījums ir arī par to, ka šo zemi var ļoti mīlēt un ka to vajag ļoti mīlēt. Un tā, lai viss ceļš, kurš ir visgrūtākais, vistālākais, mums nekad nebūtu par tālu un par grūtu, lai mēs spētu atgriezties mājās. Un tā, lai neviena diena nebūtu tik īsa, kad mēs nevarētu izdarīt kādu labu darbu, pateikt kādu labu vārdu un uzrakstīt kādu labu vārdu par mīlestību. Mēs, radošie, iespaidojoties no Olafa Gultmeņa daļradas, arī esam centušies to darīt. Cigaretes asās mažā, iekšējā plūzas egoisms izlaužas uz stāju, bet mēs esam šeit uz stūra, kur bagātais un nabagoja kaujas, bet mēs esam šeit uz stūra, kur bagātais un nabagoja kaujas.
pateikt, ko mums nozīmē Olavs Gultmans, ir ļoti grūti. Jo es atceros savā laikā, kad es sāku rakstīt, un noteikti ne es vien, bija tā ļoti nozīmīgi, ka ir arī kāds, kas pasaka, tā ir labi, vai ir pie kā strādāt, un kad vajag strādāt. Un tieši Olavs Gultmans iedrošināja jaunos rakstīt un uzdrošināties un teikt to savu vārdu skaļi. Un tā mēs arī vēl joprojām uzdrošinamies un rakstam un daram un veidojam ko jaunu un domājam, kā ar vienu no jauna celt un nest to vārdu pasaulē, pilsētā. Un par to ir ļoti, ļoti liels paldies jums.